Zināt to, ka ir dažādas kristības Bībelē. Un es kā pamantu, tādas ir trīs tādas galvenās kristības. Ja? Un Bībelē teiks 1. korintiešu 10. nodaļā: Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakš padebešu un visi gājuši caur jūru un visi padebesī un jūrā uz mūzu kristīti. Un, ka mēs tālāk lasām 6. pantā, tas ir noticis mums par brīdināšanas zīmi. Tas viss, kas notika ar Izraēlu, tas mums ir par pamācību, par brīdināšanu, lai mēs varētu kaut ko no tā mācīties. Tāpēc mēs jau bieži vien to Izraēlu tautu sakam, kāpēc viņi tā neticēja, kad viņi redzēja tās zīmes un brīnumus, kuri bija Ēģiptē. Reāli pārdabiskas lietas notika. Bet skatoties mūsu dzīvē, mēs bieži vien arī aizmirstam, vai tad Dievs mums nebija palīdzējis, vai tad Dievs mums nebija vadījis, vai tad mēs paši esam līdz šim brīdim nogājuši un mēs esam tādi varoņi, ka mēs esam palikuši ticībā. Bībelē teiks, ka viņš ir mūsu ticības iesācējs un viņš ir mūsu ticības piepildītājs. Krievis teiks, on načальник из совершитель веры. Viņš ir priekšnieks pār mūsu ticību, viņš ir īpašnieks pār mūsu ticību. Un viņš arī palīdz, lai tā ticības liesmiņa nenodziest. Bet ir brīži, kad tā liesmiņa paliek mazāk, un Bībelē teiks, ka kvēlojošu degli viņš neizdzēsīs, ielūzuši niedri viņš nesalauzīs. Viņš ļoti ar katru mums individuāli strādā. 2. pants, un visi padebesī un jūrā uz mūzu kristīti. Tad ir šīs trīs kristības, un noteikti viņām jānotiek tavā dzīvē. Tātad pirmais padebesī būt kristītam. Būt kristītam Dievā, piedzīvot atzimšanu no Dieva gara. Ļoti svarīgi, lai tu esi ar liecību, Bībelē teicis, kas no Dieva ir dzimis, viņam ir pašam sevī liecība, ka es esmu Dieva bērns. Tev ir liecība tam, ka tu esi Dieva bērns, ka tu esi piedzimis no augšienes. Kas ir piedzimt no augšienes? Tas ir, kā rakstīts 3. nodaļā Jāņa evaņģēlijā. Jēzus saka Nikodēmam, reliģiozam cilvēkam. Jēzus atbildēja, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzims no augšienes, neredzēt tam Dieva valstību. Nevis debesu valstību, bet Dieva valstību. Divas atšķirīgas lietas. Ir Dieva valstība, viņa ir mūsu vidū. Un tā Dieva valstība ir mūsu dvēseles, glābtas dvēseles. Tie ir Dieva standarti, kuri šodien tiek ieviesti caur draudzi. Un draudzi tas ir tas, kas notura šodien šo antikrista garu, ka viņš nevar izpausties. Tāpēc, ka Dievs svētais gars caur draudzi šodien kā caur sāli notura tos standartus, kas ir rakstīti Bībelē. Un tāpēc, kad cilvēks atgriežas, viņš sāk dzīvot pēc Dieva baušiem, pēc tā, kā Dievs ir teicis. Un tāpēc Dieva valstība ir mūsu vidū. Tāpēc, ka mēs dzīvojam pēc valstības likumiem. Dieva valstība, tas ir tas Kristus mūsos, un ka šodien vairs nenotiek, kā agrāk es dzīvoju. Es agrāk pasaulē varēju tur šitā izgrozīties, tur kaut kā, tagad vairs nestrādā. Agrāk strādāja. Tāpēc, ka Dievs saka, dārgais, tagad būs Dieva valstība tavā vidū. Tagad tu pēc maniem likumiem dzīvos. Un tagad, kur tev agrāk ienaidnieks palīdzēja, un tu varēji kaut ko viltīgi, kaut ko tur kādu apmānīt, vēl kaut ko, tagad vairs tā nebūs. Tagad ir jauna daba tev, jauns ceļš, dzīves ceļš, uz kura es esmu un kur es tev tagad mācīšu. Un tāpēc, kas notiek? Kad tu esi šajā valstībā, Dieva valstībā, tad tu saproti, ka tā ir tā, kas mantos mūžību. Viss pārējais sadegs. Un Dieva valstība, tās ir cilvēka dvēseles. Un tas ir cilvēks, kurš ir pateicis, Dievs, es gribu dzīvot pēc šiem te valstības likumiem. Un interesanti, ka Bībelē teiks, jūs esat ķēnišķīgi priesteri. 1. Pētera 2.9. Ķēnišķīgi priesteri. Ķēniņam ir vara. Tāpēc to mums ir devis Jēzus. Viņš ir mūsu ķēniņš un viņš ir devis savu varu mums. Tāpēc mēs šajā valstībā iemācamies pielietot Kristus varu. Nevar būt ķēniņš bez varas. Arī Jēzum tas cilvēks saka, es arī stāvu zem varas. Es kam saku, viņš iet, kas nāk. Tā kā saki tikai vārdu un mans kalps būs dziedināts.
Un viņš tā, wow, šim cilvēkam ir atklāti valstības likumi. Kādi valstības likumi ir? Dzīvība un nāve stāv mēlis varā. Ka tas, ko mēs šodien runājam, tas ietekmē šodien mūsu dzīvi, mūsu likteni, valstību, kurā mēs tagad dzīvojam. Jo tu pavēlēji, un tagad tas notiek. Tu esi tas, ko tu runā. Ja tu šodien runā, es esmu tāds nelaimīgs, tāds vientuļš, kā jau manai mātei, manam tēvam, mums nevienam nekas nekad nebija iekrāts, mēs visi dzīvojām kaut kur visu laiku īrētajās vietās, mūs laika meta no vienas vietas uz otru vietu, es jau neko labāk savā dzīvē arī neredzu. To, ko tu redzi, to arī saņemsi. Ja tu neredzi, tu redzi sevi tādu, no neredzamā radīsies redzamais. Jo ticība ir stipra paļaušanās par to, kas cerams. Tu tam tici, un tu tā ceri, tu to pievelc savā dzīvē. Un pārliecība par neredzamajām lietām. Kā tu skaties uz sevi, kā tu skaties uz Dievu? Kādu tu redzi Dievu savā dzīvē? Kādu tu redzi draudzi? Vispār kādu tu redzi perspektīvu? Tas atnāks tavā dzīvē 100%. Un tā tu arī apliecinās, tā tu arī runāsi. Tādus cilvēkus tu arī pie sevis pievilksi. Arī tādas pašas, tā kā bija 12 izlūki, ja? Bija 2 tikai cits gars. Kālebā un Jozuvā. Viņi viens otru pievilka. Un interesanti, ka tie 10 pa ceļam vienam bija jāpasaka, tu zini, beigas mūsu Mūzes māna, mēs nevarēsim. Un zini, to negatīvismu kaut kā vieglāk cilvēku uztver. Jā, es tāpat redzu. Un ko viņi teica? Mēs bijām viņu acīs kā sienāži. Tā ir zeme, kas aprīt dzīvus. Kā tu vari teikt par citiem cilvēkiem, kā tu mani redzi? Margarīte, es tavās acīs esmu kā sienās. Visi uz mani slikti skatās. Mani šajā draudzē neviens nemīl. Es vispār nevienam neesmu vajadzīgs. Tu vienkārši esi iegājis ar tādu negatīvismu. To arī debesu valstībā, ja tev tur būtu aizveduši, tu teiktu, nē, man te neviens negaidīja. Es te nevienam nebiju vajadzīgs. Varbūt tā ir tava iekšējā problēma, kas runā. Tava nav dziedinātā sirds. Tāpēc tas tavā dzīvē ir. Tāpēc, kad atnāk Jēzus, tad kas notiek? Viņš grib, lai mēs ieraugam šo Dievu valstību. Teiks, neredzēt tam Dievu valstību. Un tā ir cilvēki, kuri neredz. Viņi dzīvo, kur tur? Uz baznīcu aizejam, nosēžam, dievkalpojumu novadam, ziedojumus nododam, pie galdiem aizejam, un tad ejam mājās, un tad nedēļu dzīvojam. Un viss, kas tad baušus pildīt tikai? 10 baušus pildi un viss kārtībā. Pavisam nē. Jēzus atnāca, un viņš sāka sludināt par Dieva valstību, ka viņa ir pietuvojusies jums klāt. Dieva valstība ir pietuvojusies, ticiet uz evaņģēliju, ticiet man. Ka valstība ir pietuvojusies. Kas ir tā valstība? Tas ir Jēzus. Ka tagad atnāk cita vara, un jūs varēsiet dzīvot pavisam pēc citiem likumiem. Tāpēc mums nav jātic pat, ko šodien saka šī pasaule par to, kā būs priekšā, ka tur kāds meteorīts nokritīs, tur tās ātomu kaut kāds te karš, ka tev pat slimība kaut kāda atnāks un ārsts saka, ka gatavs, un tu vari noticēt ārstam. Un tev būs pēc tavas ticības arī. Mums ir galvenais ārsts. Jā, mēs ticam, mēs zinām, ka ir kaut kas, ko ārsti saka, bet tas vēl nav punkts. Un tur ļoti stipri sit mēs esam valstības bērni. Būs tā, kā Dievs ir teicis. Saproti? Varbūt jāiet mājās, varbūt. Bet tomēr jāsaprot, ka pēdējais, viņš ir alfa un viņš ir omega, viņš ir iesākums un viņš ir gals. Pēdējais vārds ir aiz Dievu. Un tāpēc pirmais, kad cilvēks piedzīvs nokļūt, viņš sāk redzēt savu dzīvi. Tā man ne jau ritembraucējiem, kā man teica Andris, тебя Бог сделал из велосипедиста евангелистом. Es sapratu, ka man ir evaņģēlijs, ka man ir tas tagad, kā es biju nodevies sportam, ka man bija ritens manā guļamistabā, man māsīca smējās, tev sievu nevajag. Un saproti, tāda deksme par to visu, tāda nodošanās, tā kā Saulam, vēlāk Pāvelam, viņu tikai vajag ievirzīt pareizajā. Un tā kā viņš kalpoja tam elkam, tam tukšumam, vienkārši tāpēc, ka nezināja to, kad ir kaut kas pārāks, un tad es ieraudzīju. Jāvalk visus uz draudzi ir.
Man tāda deksme palika par draudzi. Kāpēc? Tāpēc, ka es sāku vest cilvēkus. Man nebija vienaldzīgi, kas tajā draudzē notiek. Tāpēc, ja tev ir vienalga, izskatās, ka tu laikam nevienu neved uz draudzi. Ja tu sāksi par to degt un domāt, manus bērnus vajag atvest, manus visus kaimiņus, un tad vienkārši atvērās vienkārši jauna dzīve. Un es teicu, Dievs, es gribu būt maksimāli efektīvs, lai pēc iespējas vairāk caur mani izglābies. Un man Dievs sāka teikt, tad paliec līdzīgs man. Ja tu gribi, lai tevi klausītos, un cilvēki jautā, tad kur ir Jēzus, tad lai tu varētu pateikt, reku, kas ir redzējis man, tas redzējis Jēzus. Tev jābūt tādam standartam. Un tā ir tā Dieva valstība, kur tu sāc redzēt. Tu sāc redzēt Jēzu, kurš šodien darbojas tavā dzīvē. Šeit tālāk ir rakstīts, Nikodēms saka viņam, kā cilvēks var piedzimt vecs būdams, vai tad viņš var atgriezties savās mātes miesās un atkal piedzimt. Ir tādi cilvēki reliģiozi, ja tu viņam sāc runāt par gāru, par atzimšanu, ka Jēzus ir tevī, ka jānovalk vecais cilvēks, jāieterpās jaunā. Un tad tie cilvēki, viņi tā fiziski saka, ko tev tad jānovalk, kaut kas āda jānovalk no sevis, tad jāuzvalk. Un tu saproti, es esmu saticis tāds reliģios cilvēku, kuri pat sludina Dievu vārdu. Es saku, par ko tu runā? Es tu ko nesaproti, ko tas nozīmē? Apvilkt Jēzu savā dzīvē, novilkt veco ar viņas darbiem, ar visām iekārēm, ka tas vairs man nav vajadzīgs. Un redzi, Nikodēms, Izraēla mācītājs, viņš saka, es tā burtiski, ko tagad man ielīst atkal mātē, lai atkal piedzimtu? Tāpēc ir daudz cilvēku, kuriem nav acis atvērtas, kuri tā kā tas dziedinātais no Jēzus, viņi redz cilvēkus kokiem līdzīgs, bet viņi slikti redz. Un no tā, kā cilvēks garīgi redz garīgas lietas, no tā arī viņš augs, no tā viņš arī varēs nodoties. Jo, ja es to neredzu, kam es tad nodošos? Kaut kādai valstībai, kuru es neredzu. Es nekādas prioritātes neredzu Dieva valstībai. Bet kad es šodien redzu to, kad Dievs glābi tur, un mans mērķis šodien ir maksimāli, lai pēc iespējas vairāk cilvēki ieiet šajā valstībā. Lai viņi sāk redzēt, kad ir iespēja šodien sludināt evaņģeli, ir iespēja šodien glābt cilvēkus, kad šodien evaņģelijas darbojās un daudzi biznesi sabrūk, ko cilvēki ir iesākuši. Atceries to, ja tu būsi ar Kristu, tu nekad nebankrotēsi. Dievu nekad nav krīze. Tev būs vienmēr izdošanās. Kāpēc? Tāpēc, ka ne tu būsi tas, kas to dara. Dievs caur tevi darīs. Ja es teicu, jūs bez manis nenieka nespēja darīt 15 Jāņa evaņģelis. Ko tas nozīmē nenieka nespēja darīt? Jūs priekš Dieva valstības nenieka nespēja darīt. To ar saviem spēkiem nevienu neizglābs. Tu vari humanitāro palīdzību, kā saka, sanēs draudzē, un cilvēku pilna draudz būs, kā Daugavpilī tur mācītāji sapulcēt, drīz humānā no Zviedrijas vairs nenāks, kā mēs cilvēks draudzē noturēsim. Nu, viņi jau nemaz nav draudzē. Viņi telpās ir, kā atnāca 2 māsas uz draudzi, un viena saka, cik labi būt Dieva namā, a otra saka, cik labi būt par Dieva namu. Būt par Dieva namu, kad Jēzus ir tevī, kad dzīvība ir tevī, kad Jēzus acis ir tevī, un kad tu skaties ar Jēzus perspektīvu. Un tad tu saproti, kad jāieguldās tanī ar visu, ko tu vien vari. Ka tas ir vienīgais, kas šodien ir vērtīgs šeit virs zemes, ne Dubajā tās lielās ēkas, kuras var paskatīties, wow! Dievs neredz Dubaju. Viņš neredz tās lielās ēkas, viņš neredz tās krutās pa 11 miljoniem mašīnas, tās jahtas pa 16 miljārdiem. Viņš viņas neredz. Ko viņš redz šodien šeit virs zemes? Viņš redz dvēseles. Viņš redz 2 veidu dvēseles. Glābtie, tā ir viņa līgava, nerunājam par konfesijām, un neglābtie. Un viņš vairāk par to, viņš saka, tas ir tas vērtīgais. Tāpēc, kad tu sāc to redzēt, kas notiek ar tevi? Es sāku ieguldīties. Es sāku pirkt grāmatas. Salmana pamācībās ir teikts, pērcies gudrību. Es domāju, kā tas ir pērcies gudrību? Pērc grāmatas, lasi grāmatas, gatavojies, lai tu varētu būt efektīvs manai valstībai. Bija iespēja braukt kaut kur mācīties, es ieguldos tur. It kā tu taču tagad nestrādāsi, tev taču tagad tas būs kaut ko maksās. Es sapratu, ka Dievs gatavo mani valstības lietām. Un tāpēc mēs arī ejam caur kaut kādiem apstākļiem. Dievs mūs gatavo. Dievs nav interesēs tikai tavās problēmās. Ja? Kad man Dievs vajag problēmas, vajag atrisinājumu, vajag dziedināšanu, tas būs viss tev. Bet tālāk, ko tu darīsi?
Tālāk, kā, viss kārtībā, man būs labi, bet tu taču kādreiz nomirsti tik un tā no kaut kādas slimības noteikti. Tad kas ir svarīgi? Visu šo atlikušo laiku vairs nedzīvot pēc kārībām, bet dzīvot pēc Dieva prāta. Tātad Dievs, kāds ir tavs prāts uz šo dienu? Ko tu vēlies Dievs, lai šodien dara? Un kad tu tā esi interesēts, Bībelē teiks, kur būs tava manta, tur būs tava sirds. Tāpēc es šodien domāju par valstību. Es domāju par to, Dievs, laiks aiziet. Dievs, man jau 45. Es vakar pat braucu uz Rīgas, Dievs, tu man vēl 45 gadus vēl esi atlicis dzīvot. Es tā ticībā, 90 tur, 40 gadi, tas ir baigi maz. Man vajag uzspēt. Ieguldīties tieši Dieva valstī, maksimāli efektīvi, maksimāli, lai cilvēki izglābjās. Un kad tev šādi ir, tad tavs kontingents, ar ko tu esi sadraudzībā, sāk mainīties. Tavs vaļas prieks sāk mainīties. Tu vispār sāc pārskatīt savu dzīvi ļoti nopietni. Es nevaru savu dzīvi nolaist pa pieskari. Viņa ir ļoti dārga, tāpēc, ka viņā ir Dievs. Un tāpēc jābūt ir kristītam, jābūt ir atzimušam, jābūt ir iegājušam šajā mākonī, svētajā garā. Mākonis ir svētais gars, kurš vadīja Izrēlu 40 gadus pa dienu un pa nakti. Tāpēc, ko nozīmē kristīt svētajā garā? Tas nav mēlēs tikai runāt. Tas ir iegremdēts svētajā garā. Saprot, ka tu esi piepildīts ar svēto garu, svētais gars grib liecināt visiem par Kristu. Un tev nav grūti liecināt. Vienkārši tev kaut kā viss tā sanāk, ka tev ir kaut kur aizķere, un tu sāc tam cilvēkam liecināt par Jēzu Kristu. Un tas ir tas, ka tu esi svētajā garā. Tev pavisam citas prioritātes. Tu uz cilvēku skaties kā uz dārgu dvēseli. Un es skatos ar to perspektīvu, tagad svētais gars man ir, un svētais gars grib tevi glābt. Viņš nešķiro, viņš tevi grib glābt. Un tu runā ar tādu pārliecību, acis deg, vārdi kā uguns, un viņi spēcīgi aizskar tās sirdis. Tāpēc tas ir būt kristītam mākonī, iegremdētam mākonī, kad tevi vada šis mākonis, ka tu visu laiku esi tajā mākonī. Ir brīži, kā Pauls saka, tagad ne es runāšu, bet Jēzus. Atcerieties 11. nodaļa 2. korintiešiem. Ir brīži, kad tagad ne Jēzus runās, bet es. Viņš arī tur tā teica. Izcerēs kaut kāds sausums, nav tā piepildījuma. Tu vienkārši tā kā, vajag viņam pateikt, lai kā saka, tur Dievs tā kā nepārmet man, ka es viņam nepateicu. Bet cita lieta ir, ka tu esi ar svēto garu, ka tu esi tik piepildīts, ka tu vienkārši ej klāt, un tas ir tas dabiskais, tas ir tas, kas šim cilvēkam noteikti tagad ir vajadzīgs, un tu gribi viņam to pateikt, un kad tu to izdari, tu vienkārši jūti, ka svētais gars bija kopā ar tevi, viņš to darīja caur tevi. Tas ir tā pirmā kristība, tātad būt kristītam ar svēto garu, būt kristītam Dievā, būt iegremdētam Dievā. Un visu redzēt caur Dievu prizmu. Tas ir cilvēks, kurš ir piedzimis no augšienes. Viņš ir ieraudzījis, un tur redz tālāk ir teikts tā, ja es atbildēju patiesi, es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netikt tam Dieva valstībā, tad tu neiekļūsi, tu neies, tev viss būs aizvērts, tāpēc nav arī brīnums, kad negribās uz dievkalpojumu, kad negribās vispār ieguldīties, ka visu laiku tikai gribās savu valstību celt. Ja tu necels Dievu valstību, tu celsi savu valstību, un tā valstība sabruks. Un Bībelē teiks psalmos, viņi ceļ namus un domā, ka viņi ir mūžīgi. Sātans tā apmāna cilvēku, ka tu šeit it kā mūžīgi dzīvos. Pasties, veci cilvēciņi, es skatos kaimiņiem, klausies, tu jau ar vienu kāju jau esi tur. Viņi vēl policiju sauc savam kaimiņam. Viņi tur kašķējās pa kaut ko, ka tur kaut kas pārkrita vai kaut kas iekrita. Es domāju, tev vajag ar Dievu sakārtot attiecības. Nē, viņi vēl kārtojās pa kaut kādām tur vispār zemišķajām nevajadzīgajām lietām. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks nav ieraudzījis un viņš nav iegājis. Un tas pats arī draudzē. Ko jūs kašķējaties? Cerēs saka, mēs būsim 5 cilvēki draudzē, bet būsim svēti. Dzirdējis, viņi 5 cilvēki, bet viņi kašķējās viens ar otru. Cilvēks, draudzēs ir klāni kaut kādi, ģimeņu klāni.
un reāli viņi nesatiek viens ar otru. Viņi apiet, beidzās dievkalpojums, mēs apējam, mēs negribam satikt to cilvēku, mēs gribam aiziet kaut kā garām. Kaut kas nav kārtībā. Tā Dieva valstībā nav. Tāpēc, kad tu atzīmsti, kad tu piepildies ar Dievu, tad Dievs sakārto visu. Vienkārši dzīvot vienā garā. Es ļoti to garu tagad draudzē jūtu. Es jūtu gaisot, bija kaut kas tāds virmuļoja. Viņš gribēja dalīt, viņš gribēja, jo cilvēki tikko atgriežies, viņš tā kā vēl kad nav nostiprinājušies, viņš grib viņus tā kā vēl tā kā nošaubīt, kaut kur aizvest. Atcerieties, Estere iegāja ķēniņa namā, un tur viņai bija pielikts tas gahans, ja? Viņam tas, kurš gatavoja tās sievietes priekš ķēniņa. Un viņa Estere jautā, klausies, kā patīk ķēniņam? Pasaka man, kāda ir ķēniņam tā patika, kādām jābūt sievietēm? Un viņš viņai iedeva labākās smaržas, apģērbs. Viņš saka, tāpēc ir tas svētais gars šodien, kurš tev iesaka, kā ķēniņam patīk, kāda ir viņam tā skatījums uz lietām. Tāpēc, kad mēs esam ar svēto garu, tad tā kā apustuļi teica, tā patika svētajam garam un mums. Viņiem kopā patika. Un tā ļoti nav grūti vadīt draudzi, kad mēs visi esam svētā gara pilni, ka mēs jūtam Dieva gara klātbūtni, ka mēs jūtam, kaut kas nav labs ar to cilvēku. Kaut kādu viņš gaisot nes, kaut kas tur ir. Un mēs to jūtam garā. Un tāpēc tādus cilvēkus ir grūti kaut kur aizvest maldos, tāpēc, ka svaidījumā viņi dzīvo. Un svaidījums mums māca, ka Bībelē teiks visas lietas. Tāpēc būt iegremdētiem svētajā garā, tā ir katra personīga atbildība. Izraēlam tā bija tā problēma, ka viņi bieži vien izgāja no tā gara, ka viņi bieži vien saka, nē, nevajag mums, ne Dievu, ne mūzu, mēs ejam paši, mēs iesim, kā mēs gribam. Viss mēs atgriežamies atpakaļ Eģiptē. Nē, dziļāk Dievā. Grūtības nāk dziļāk Dievā. Un otrā lieta, ko jūs varat pamanīt, te teikts par to, ka un visi bija jūrā kristīti. Viņi izgāja cauri jūru un gāju uz apsolīto zemi. Tā ir līdzība par ūdens kristībām. Šīm kristībām ir noteikti jābūt. Un caur to ir jāaiziet. Un tādā veidā viņi atdalījās no kā jūra aizvērās ar faraonu, ar visiem karēviem. Un jūra bija tā līnija, kas atdalīja viņus no Ēģiptes. Viņi izgāja cauri jūru sausām kājām, vienkārši pa sausumu izgāja cauri. Un viņi iegāja tuksnesī. Tāpēc, lai Ēģipte paliek aiz tevis tiešām, lai tevi viss tur vairs nevelk. Un Bībelē teiks, ka viņi sevi sauc, pasties Ebrejiem 11. nodaļa, par piemājotājiem. Redzi, šie visi ir miruši ticībā, apsolītās lietas nesaņēmuši, bet no tālienes tās redzēdami un sveikdami un apliecinājuši, ka viņi ir svešinieki un piemājotāji virs zemes. Tad viņi skatījās uz nākotni, viņi skatījās uz mūžīgo dzīvību. Jo tie, kas tādas lietas runā, miesa, tas arī tikai uz laiku instruments man dots. Es tāpēc šo instrumentu pulēju. Es saprotu, ka tas ir Dieva īpašums. Esmu Dieva īpašums. Tas ir Dieva miesa. Ļoti patīkam, kad kāds paņem mašīnu, cita mašīna, ja? Ka viņš atdod viņu tā uzpulēt, iztīrīt. Ja? Viņš tevi ciena. Tāpēc es saprotu, ka viss, ko man Dievs ir devis, tas viss ir maksimāli jāpielieto Dieva valstībai. Es esmu Dieva valstībai. Tāpēc es gribu būt vesels, es gribu būt stiprs. Kam? Dieva valsts. Andri, pēc kam tu skrien ar Ainu runāju pa telefonu? Es saku, jā, es esmu skrējienā. Es saku, tu zini, kāpēc es skrienu? Es gaidu atmodu. Es gaidu, ka man pa 100 būs jālūdz. Man vajag labu veselību. Lai man ir spēks, lai es tā kā neesmu, tā kā zinu, pa vienu, pa otru palūdzu, man jau nav, viss jau tāds nosvīdis, piedodiet, viss tur tāds noguris, ja. Nē, es reāli gribu būt pilns enerģijas spēku. Protams, es gribu komandu, ne jau tikai es viens pat, bet es saprotu, ka būs daudz cilvēku. Es gatavojos atmodai. Es gatavojos 1000. Tāpēc es saprotu, man vajag ļoti labu veselību. Ja, un tāpēc te ir teikts tā, jo tie, kas tādas lietas runā, rāda, ka viņi meklē tēviju. Un ja viņi būtu domājuši par to zemi, no kuras bija izgājuši, tad viņiem būtu laiks atgriezties. Bet tie tiec pēc labāks, tas ir debesu tēvijas. Tāpēc arī Dievs netur par kaunu, ka tie viņu sauc par savu Dievu, jo viņš tiem sagatavojas pilsētu. Kad es saprotu visu, man ir tikai nākotnē, es tiec uz priekšu.
tam man nav domas par to, kā moška man aiziet pagrēkot. Varbūt man, tā kā Izraels teica, tur ir arī katli ar gaļu. Tā kā moška man tur, tomēr pasaulē ir kaut kas. Nē, viņi tiecas uz priekšu. Viņi ir pārvērtējuši visu, un viņi tagad ieguldās tanī. Un pēdējais – kristīti uz mozu. Kristīt uz mozu. Ko nozīmē kristīt uz mozu? Kristīti mācībā un mācītājā. Tas ir ļoti svarīgi. Ja mēs gribam, lai mums ir laba komanda, spēcīga komanda, lai mēs kopā varētu iet, kā Izraels gāja kopā ar mozu, Dievs strādāja caur mozu, un tas bija redzams. Visi Izraels redzēja, ka tad, kad Mozes iegāja sajiešanas teltī, nonāca mākonis. Un Mozes iegāja mākoni. Ļoti svarīgi, lai jūs varētu būt pārliecināti, ka mācītājs ir svētā gara vadīts. Tas ir ļoti svarīgi pazīme. Vai ir uz mācītāja svaidījums? Ļoti svarīga pazīme. Ja šīs lietas ir, tad ir tā lieta, ka mēs tiekam iegremdēti tajā mācībā, tādā mācības veidā. Tāpēc, kāpēc ir labi klausīties to mācību, kura ir jūsu draudzē? Caur to mēs labāk augam. Dievs runā tieši uz draudzi. Mēs esam atnākuši kaut kādā etapā, un Dievs tieši tagad mums kaut ko grib pateikt, kaut kur brīdināt, tāpēc ļoti labi primāri ņemt draudzes mācību. Un tad jūs būsiet vienoti. Tie cilvēki, kur ļoti skatās raidi pirmdienas dievkalpojumos, mēs redzam, viņi ļoti, mēs esam vienoti, mēs vienotās domās. Zini, kad atnāca Toms, kurš bija aizgājis, kurš nebija tajā laikā, kad Jēzus bija kopā ar māci, visi māci kopā sanāca, bet Toms bija aizgājis kaut kur pa savām lietām. Un atnākot atpakaļ pie mācekļiem, mācekļi saka, mēs Jēzu redzējām, viņi bija tik priecīgi, viņi bija tik piepildīti. Toms tāds, kamēr pats neielikšu savas rokas, sānos, pirkstus, rētās, es neticēšu. Pasties, Tomam nav prieka, Tomam nav vienotība ar pārējiem mācekļiem. Visi ir vienā garā, visi piepildīti, priecīgi redzēja Jēzu. Kāpēc Toms nebija priecīgs? Tāpēc, ka tajā brīdī, kad bija Jēzus, viņš nebija tanī. Viņš izlaida to. Ļoti svarīgi, lai mēs esam dievkalpojumos, lai mēs esam maksimāli tanī, ko Dievs šodien uz mums runā. Caur to rodās tas, ka mums ir vienprātība. Bībele teiks, esiet vienās domās, esiet ar vienu mērķi, tāpēc mums mājas grupās mēs pārunājam svētdienas svētrunu. Tas ir primārais. Ja pēc tam paliek laiks, mēs runājam par vēl kaut kādām lietām, bet tas ir primārais, ko mēs cenšamies. Kā jums atvērās šī tēma? Kā jums atklājās šī lieta? Un tādā veidā tā mācība, kura tiek mācīta, viņa vēl dziļāk ieiet sirdīs. Tāpēc, ka kaut kāds vēstījums bija draudzē, un labi, ja mēs kā miesa to sevi uzsūcam. Un tad, kas rodās? Tad vienotība, ka jūs kopā, es tur nesapratu, un kāds cits paskaidro, un mēs caur to nonākam tādā vienā saprašanā, un kad cilvēki saka, pasakiet amen, visi saka amen. Tas viss uz to, kad mēs paliekam vienotāk. Amen, 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 amen. Tāpēc, lai palīdz mums kungs, lai mēs esam kristīti mācībā. Mēs esam kristīti tajā, uz ko Dievs mūs virza. Un tas radīs ļoti lielu spēku, tas radīs to vienoto garu, ka mēs varēsim iet un darīt, un Dievs būs mūsu vidū. Un visu, ko mēs lūksim, ja es teicu, es jums visu to došu. Tāpēc, ka jūs esat vienoti. Un uz tādu draudzi Dievs vedīs vēl un vēl jauns cilvēks. Tāpēc, ka šeit ir veselīga atmosfēra. Šeit cilvēki ciena viens otru. Mani neietekmē tie cilvēki, kurus es necienu. Mēs paliekam ļoti spēcīga komanda. Mēs ejam uz priekšu, mēs redzam, kā Dievs mums palīdz. Tāpēc tā gribētos, lai Dievs ved jaunus un jaunus cilvēkus, lai šeit mēs cienotu viens otru, mēs varētu tādā veidā nest ietekmi. Un tas būs spēcīgs instruments Dieva rokās. Mēs esam priekš tā arī šodien sanākuši.